Ziemassvētki pavisam klusi ienākuši nevien pilīs un būdņās, bet arī Tukuma patversmē. Salavets šeit neiegriežas, bet sociālo pakalpojumu nodaļu ikvienam sarūpējusi mazu dāvanību. Sarunāsim, ka tu saņemsi, jo tu man esi laba meitene, ja? Ir tā, nu esi laba, ja? Nu, lūdzu, tā. Dzīves stāsti visiem līdzīgi, un paši bezpajumtnieki godīgi atzīst, ka pie visām likstām nav vainojams tikai neveiksmes. Patversmes vadītāji pazīst gandrīz visus, jo tas, kurš šeit nokļūs, parasti aizkavējas uz diezgan ilgu laiku. Ja viņš ir izkritis no darba aprits, ja viņš ir izkritis no tā, ka viņam ir bijis un pēc tam viņš zaudējis mājokli, to visu atgūt pēc tam, ja, ir ārkārtīgi grūti un ir ārkārtīgi daudz arī tādas, teiksim, ļoti birokrātiskas barjeras un ir, teiksim, tādas, dažādu cilvēku nostāja. Aivars ir viens no tiem retajiem, kurš uz patversmi jau pāris mēnešus nāk tikai ciemos, tāpēc viņam šķiet, ka dāvana nemaz tā īsti nepienāks. Tomēr arī viņš nav pārliecināts, ka trauslā laimīt jumts virs galvas tagad būs vienmēr. Tā nodarba ir liela problēma. Nav darba. Cik iespējams bija kursi, tā bija tā saucamā simtlatnieku programma, takal kursi. Vienkārši noīrēja vienu mājiņu, vēl daži cilvēks no šīs iestādes paņēma līdzi, lai vieglāk samaksāt. Tā mēs tur dzīvojam. Tuvojoties jaunajam gadam, teju katram ir kāda apņemšanās un kāda vēlēšanās. Patversmes iemītniekiem tās ir gandrīz vai vienādas – izrāpties no bedres un tajā neiekrist atpakaļ. Un, ja izdevies nostāties uz kājām, satikt cilvēkus, kuri viņiem noticēs un atbalstīs. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.